Ka nevajadzēja. Es gribu teikt paldies par lieliski norganizētiem svētkiem. Mums svētki būs pēc 2 nedēļām, tad, kad mēs tagad pierakstījām lociņā visas labās lietas, kas mums ir jāpaņem līdzi uz saviem svētkiem. Paldies par maizītēm un visiem cienestiem, bija ļoti, ļoti garšīgi. Mēs esam daudz un noteikti daudz maizītes arī šodien apēdām. Tā kā, ja aicināsiet vēl kādreiz, es negribētu solīt, ka mazāk apēdīsim. Mums ļoti garšo, īpaši pēc dievkalpojuma. Tā kā, paldies, mums bija prieks šeit būt. Prieks, ka mēs varējām arī kādu globālo misiju. Piemēram, arī jau, kad pie brāļiem un māsām, un te ir viegli sludināt evaņģēliju, ir viegli būt starp jums un kopīgi slavēt, bet lai Dievs mūs iedrošina arī globālo misiju, mums katram veikt mūsu ikdienā iziet kaut kādā mazu solīt ārpus savas komforta zonas, reizēm tas ir pat mazs pagrieziens pret kādu kaimiņu, darba biedru, reizēm vajadzīgs ļoti, ļoti maz, lai mēs tiešām šo globālo misiju varētu veikt, bet lai Dievs mūs uz to iedrošina, mūs stiprina, lai svētais gars mūs vada un dod spēku tajā brīdī. Tad viena dziesma, un tad viss.